Šī gada 3. jūnijā Smiltenē vienā no Latvijas skaistākajām mazpilsētām valdīja īpaša rosība, jo Smiltenes tehnikums aicināja visus absolventus uz savu 95 gadu jubilejas salidojumu. Tehnikuma pirmsākumi meklējami 1922. gadā, kad Smiltenes muižas centrā atvēra divgadīgu piensaimniecības un lopkopības skolu. Nozīmīgā jubileja uz skolu atvedusi daudz viesu, tāpēc svētku reizē tika sveikti pedagogi, audzēkņi un, protams, pats Smiltenes tehnikums. Svētku gājiens nosaukts simboliski – cauri gadu desmitiem. Tas ikvienu no klātesošajiem aicina atcerēties skaistus, pacilājošus un neaizmirstamus skolā pavadītus mirkļus. Mums ir ļoti svarīgi ne tikai mācīt zināšanas, teorijas un formulas, bet svarīgi ir mācīt dzīves skolu. To īpaši veiksmīgi izdevās izdarīt arī viesiem sagatavotā svētku koncerta Kalna stāsts laikā. Koncerts bija sirsnīgs un atraktīvs, pateicoties skolēnu pedagogu sagatavotajiem priekšnesumiem. Koncerta kulminācija noteikti bija godājamo pedagogu dziesma un tautas deju kolektīva dejotā Gatves deja, kurā kā solistus bija iespējams ievērtēt skolotāju Ilviju Biržmani un direktoru Andri Miezīti. Katram, kuru šeit satikām, ir savs īpašs stāsts, savas izjūtas un savas atmiņas. Tad, kad es ierados Smiltenes tehnikumā, no tā laika ir pagājuši 69 gadi. Kārlis Ķaune ir Smiltenes tehnikuma bijušais direktors, kurš šeit piedzīvojis gan priecīgus, gan sarežģītus brīžus, un savā laikā bijis arī tā absolvents. Šodien man patīk šī tehnikuma izaugsme. Ilgus gadus skola bijusi uzticīga lauksaimniecības profesijām, bet jau 72 gadus atpakaļ šeit uzsāka mācīt arī veterināru medicīnu. Iedomājieties pēckara gadus, un vajadzēja operāciju taisīt bullim. Pats piekusis, 16 km nobraucis, ziemā putenī, un viņam jāgriež vēderspūš. Un man, ziniet, pirksti izplesti no augstuma, un tas praktiski nav iespējams. Un vecīši sabāza galvas kopā, kolhoznieki, doktori, vai dzīvoklī nevar. Un izvācām to istabiņu, un es ļoti ideālos apstākļos, siltumā un gaismā izdarīju gandrīz, tagad liktos neticami. Operācija. Viss tas sākās ar to, ka es aizgāju pēc žurku zālēm, vajadzēja žurkas indēt pagrabā. Un vetās brauc izsaukumā, viņai nebija kas brauc līdzi, un viņa piedāvāja, vai es negribu braukt līdzi. Un es aizbraucu. Un man iepatikās tā, man ir tā, sirdslieta, es nezinu, ko es darītu vispār bez veterinārijas tagad. Daudzi Smiltenes tehnikuma veterināru medicīnas audzēkņi turpina studijas augstskolā. Savukārt visi veterināro priekšmetu pasniedzēji ir arī praktizējoši veterinārā ārsti. Es ļoti lepojos ar šo kursu, lai man piedod mani nākamie kursi, bet tik laba kursa vēl nav bijis, un es ceru, ka arī nebūs, jo viņi ir fantastiski. Par labu piemēru kļuvuši audzēkņi, kas beidzot skolu tajā atgriežas, lai kļūtu par pedagogiem. Tāpat skola var lepoties arī ar pedagogu dinastiju. Man tēvs šeit strādāja, māte. Strādāja kā skolotāja, tēvs ir zootehniķis. Pasniedzējs bija, līdz ar to es arī nedaudz iepazinos ar to visu iekšā. Arī mans dēls strādā tagad kopā ar mani, tad arī ceļbūvas mašīnu mehāniķiem ceļbūvē. Patriotisma jūtas, atbildības sajūta par savu skolu, zemi un tautu vienmēr vienojusi Smiltenes tehnikuma kolektīvu. Es biju arī viens no tiem, kas dibināja Tautas frontes grupu Smiltenē. Un tad, kad bija tā X stunda un barikādes bija, audzēkņi par visas varēs gribēja, ka viņi arī grib būt. Es ar pirmo grupu arī pirmais braucu, uzņēmus par viņiem atbildību. Smiltenes tehnikuma grāmatvede šeit nostrādājusi 27 gadus un uzskata, ka tā ir viņas labākā darba vieta. Ir bijuši brīži, kad tehnikumam nav bijis naudas nemaz ir, un ir bijuši brīži, kad vispār miljoni ir tehnikumam. Šobrīd tehnikums ir tas, kurš zeļ un plaukst ir, kuram ir nākotnē. Arī Mārtiņš Sirmais ir šīs skolas absolvents. Viņa vadībā skolas mācību virtuvē un restorānā notikušas meistarklases. Pasniedzēji pa lielo nav mainījušies. Ir mainījusies tas, ka, ka tā virtuve šeit izskatās labāk kā man restorānā.
Mums studenti nāk no šejienes. Viņi ir labi. Viņi ir top 3 Latvijā. Tie pavāru studenti, kas nāk. Un ļoti daudz arī strādā pēc tam pie mums. Vai kaut kas ir mainījies? Es nezinu, man nav nejausmas. Viņi tikpat labi, cik bija, tik arī tagad ir. Investīcijas nemaina cilvēku galvas. Skolas audzēkne Linda šī gada Skills Latvija 2017 starp viesmīļiem ieguva 1. vietu Republikā. Ļoti patīkami ir atrasties un redzēt, cik daudz cilvēki ir pabeiguši šo skolu. Un viss nāk pozitīvi, priecīgi satikt viens otru, un es ļoti ceru, ka man pēc šajiem daudziem gadiem ar tā būs. Par godu skolas jubilejas 95 gadu jubilejai izdota grāmata Profesionālā izglītība mūžā. Tās autore Baiba Vahere. Grāmata apkopo ļoti raibu un atraktīvu skolas vēstures notikumu mozaīku. Sirsnīgi sveicieni un laba vēlējumi šajā dienā bija patīkamākā un vērtīgākā dāvana tehnikumam. Jubileja liela un skaista. Un es novēlētu savai skolai tā turpināt un ar tādu pašu deksmu sagaidīt 100 gadu jubileju pēc 5 gadiem. Es nolieku dziļu galvu savu kolektīvu priekšā. Es gribu sacīt tā, viss ir sakārtots uz augstāko līmeni. Es varu uzticēties savam kolektīvam un es domāju, kopā strādāt, tā ir vienkārši aptuveni.